Bet ir acīm redzams, ka Zaļo un Zemnieku savienība pēc vēlēšanām ieguvusi nevien zelta akciju, kas ļauj tai jebkurā koalīcijas kombinācijā būt valdībā, bet zelta akciju ar briljantiem, tātad ar papildu labumiem. Un jauniegūtos labumus realizēt šobrīd steidzas arī satiksmes ministrs Uldis Augulis, kas ar apbrīnojamu ātrumu veido Zaļo Zemnieku jauno astoņkāju satiksmes ministrijas pakļautībā esošajos valsts uzņēmumos. Vairāk pētīja Ilze Nagla. Jaunais Zaļo Zemnieku savienības satiksmes ministrs Uldis Augulis decembrī strādājis ļoti ražīgi un viena mēneša laikā nomainījis daudzu satiksmes ministrijas pakļautībā esošo uzņēmumu valdes locekļus. Tā amatus valdē zaudējuši cilvēki, kas saistīti gan ar Tēzembrīvību LNNK un Šlesaru, gan ārā ticis izmests arī kāds ilgdzīvotājs no Tautas partijas laikiem. Latvijas valsts radio un televīzijas centrā nomainīti 2 valdes locekļi. Latvijas jūras administrācijā nomainīts valdes priekšsēdētājs un 1 valdes loceklis. Latvijas pastā nomainīts valdes priekšsēdētājs un 2 valdes locekļi. Starptautiskajā lidostā Rīga nomainīta visa valde. Autotransporta direkcijā nomainīts valdes priekšsēdētājs un 1 valdes loceklis. Latvijas autoceļu uzturētājā nomainīts 1 valdes loceklis. Latvijas gaisa satiksmē nomainīti 2 valdes locekļi. Ventspils brīvostā nomainīts satiksmes ministra pārstāvis valdē. Arī Rīgas brīvostā nomainīts satiksmes ministra pārstāvis ostas valdē. Iespējams, pārmaiņas gaida arī pasažieru vilciena valde un Latvijas valsts ceļu amatpersonas. Interesanti, kā Latvijas dzelzceļa vadība šobrīd ir drošībā. Ministrs atzinis, ka tā pienācīgi pildot savus uzdevumus. Visi jaunie valdes locekļi amatos nokļuvuši bez konkursa. Augulis skaidro, ka komerclikums konkursa rīkošanu nepieprasot, bet uzticami cilvēki šo uzņēmumu pārvaldē esot vajadzīgi. Valžu locekļi netiek mainīti tikai mainīšanas pēc. Valžu locekļi tiek mainīti, ja tā valde vai valdes atsevišķi locekļi nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Un tika izvērtēti visu valdes locekļu darbību? Protams, 2 mēnešu garumā mēs vērtējām tos cilvēkus, kas ir vajadzīgs valdē. Auguļa partijas biedri Saeimā viņa rīcību viennozīmīgi atbalsta, uzsverot, ka tā bijusi pareiza, jo ministrs uzņemas pilnu atbildību par šīm valdēm. Par valsts uzņēmumu vadības politizēšanu viņi nesatraucas. Tas nozīmē, nākamais ministrs šie cilvēki atkal tiks mainīti, kā rezultātā valsts no tā neko neiegūst. Katrā gadījumā tāpēc ir ļoti vienkārši lieta, nevajag mainīt ministrs. Bet konkursu rīkošana tad nav vajadzīga? Es domāju, ka šeit konkursi, ziniet, mēs pārvērtīsim visu Latviju par vienu konkursu pasauli. Es domāju, ka tā, manuprāt, ir, ja reizi ministrs, es vēlreiz to saku, ļoti liela atbildības paplašināšana, konkursa komisija un tālāk vienkārši ved pie bezatbildības. Ja reizi ir ministrs, viņš atbild. Zaļo Zemnieku savienības koalīcijas biedri no Vienotības gan ir mazliet samulsuši. Gan savulaik Jaunais laiks, gan Pilsoniskā savienība vienmēr kritizējusi partijām pietuvināto cilvēku nonākšanu bez konkursa valsts uzņēmumu vadībā. Šobrīd visi mazliet neveikli komentē Zaļzemnieka Auguļa straujo rīcību. Man ir grūti spriest par šo cilvēku kompetenci, bet redzot, ka viņi tiek regulāri iet no vienas valdes, no vienas padomes uz citu valdi, es tomēr gribētu teikt, ka tas saucamais šoferu dēlu vīrus ir ļoti lipīgs. Es teiktu, ka tas nav labi. Es tomēr esmu tendēts paļauties uz mūsu koalīcijas partneriem un tomēr gribētu ticēt, ka tie cilvēki, kas tur tiek izvēlēti, tiek tomēr izvēlēti pēc profesionālajām pazīmēm. Tomēr, lai kā arī Vienotības pārstāvi sevi mierinātu, ir skaidrs, ka pēc valsts uzņēmumu politizēto padomju likvidēšanas partijām pietuvinātie cilvēki nokļūst uzņēmuma valdēs, tātad daudz tuvāk uzņēmumu ikdienas pārvaldībai, kur ikviena nekompetence vai nezināšana var uzņēmumam atspēlēties daudz ātrāk un maksāt valstī daudz dārgāk. Nevar, protams, automātiski pieņemt, ka visi jaunā ministra bez konkursa atrastie cilvēki būtu nekompetenti. No formālā viedokļa daudziem ir gan atbilstoša pieredze, gan izglītība. Tu nevar salikt pilnīgāko idiotu bar tikai tāpēc, ka viņi prasmīgi
prasmīgi apsaimniekotāji, vai tāpēc, ka viņš saņemot kaut kādu lielu algu, kaut kādu daļu ziedos. Tik traki nav, un tas partijas jau saprot, ka tā nevar. Ja? Vajag kaut kādu cilvēku, kas vismaz gudri sēž pie galda un saka, aha, vajadzīgā brīdī un vajadzīgā toņkārtā. Bet tradīcija paliek tradīcija. Mainoties ministram, tiek mainīti arī viņa pāraudzībā esošo uzņēmumu vadītāji. Arī jaunā valdība turas pie šīm tradīcijām. Ir tāds cinisks iedziens kā realpolitika. Un tā realpolitika daudzos gadījumos, nevienā vien, liek vienotībai aizvērt muti. Tāpēc, ka koalīcijas stabilitāte ir atkarīga no diviem partneriem. Šajā gadījumā vienotības ieskatā no ZZS. Līdz ar to ir pieņemti tie spēles noteikumi, kas ir pastāvējuši vienmēr. Freimanis norāda, ka šoreiz šī amatpersonu maiņa ir notikusi ļoti viegli, bez kādas pretestības. Tas nozīmē, visi pie tā ir pieraduši un šādu kārtību akceptējuši. Politiķi jau ir tā iestrādājuši šos spēles nosacījumus. Terēne ir tik sviestaina, tā teikt, un iet tik stāvu lejup, ka tur nerodās nevienam nekāda argumenta. Ja? Tur šurks izšļūts cauri un nākošais. Ja? Un nākošais turās pie maliņām, kamēr nestāvēs rindā vēl viens. Savu cilvēku ielikšana valsts uzņēmumu valdēs, kur gan šobrīd alga vairs nav tik liela kā savulaik, ļauj manipulēt arī ar dažādiem valsts pasūtījumiem un izsludināto konkursu rezultātiem. Pie tam ar saviem ziedojumiem partijām šie cilvēki vēlāk varēs palīdzēt veidot savas partijas finanšu plūsmu. Tomēr šī tradīcija, kas Latvijā ir izveidojusies, lai arī likuma ietvaros, neatbilst diviem kritērijiem – godīgumam un daļēji arī pārvaldes efektivitātei. No uzņēmumu labas pārvaldības viedokļa Auguļa veikums tiek nopietni kritizēts. Valdībai patiesībā, kur ir akcionārs, nevajadzētu iejaukties tajā uzņēmuma ikdienas darbā. Ja? Bet šobrīd tas notiek? Šobrīd tas notiek, jā. Bet, teiksim, no tāda uzņēmuma pārvaldības viedokļa tas nav labi? Nē, tas nav labi. Tas neatbilst tam modelim, kāds strādā visā pasaulē. Tas nozīmē, ka valsts un Latvijas valstī pieder vērtīgi uzņēmumi nepārvalda savus uzņēmumus visefektīvākajā un valstī un sabiedrībai visizdevīgākajā veidā. Kā viena no iespējām, lai izvairītos no valstī piederošo uzņēmumu pārvaldes politizācijas un līdz ar to arī neefektivitātes, eksperti min centralizētu valsts uzņēmumu pārvaldību, atņemot to tiešai ministriju pakļautībai. Šim piedāvājumam gan ir sava ēnas puse, kur tad paliktu partijām pietuvinātie cilvēki. Savukārt, ja paliek vecā sistēma, tad varbūt politiķiem būtu sabiedrībai pirms vēlēšanām atklāti jāpasaka. Balsojot par partiju, jūs ne tikai to ievēlat Saeimā, bet nobalsojat arī par šai partijai pietuvināto cilvēku nonākšanu valsts uzņēmumu vadībā.